Cik katrs no mums ir brīvs, tādu mēs kopā veidojam savu tautu. Nogurušu tautu. Tautu, kura guļ. Tautu, kurai nav spēka. Tautu, kura sāk zaudēt ticību sev. Tautas sirds pukst arvien lēnāk, jo no tās iziet dzīvība. Tā iziet, aizbraucot ģimenēm no savas valsts, pārdodot zemi svešiem, pieņemot lēmumus, kurus nepieņemam vairs paši, bet kurus mūsu vietā pieņem citi, nedzimstot bērniem, kurus vairs nevajag. Iztekot dzīvības spēkam, tiek zaudēta arī brīvība. Zelta teļš to nevar atdot, zelta teļš ir bezspēcīgs. Dzīvība nav cilvēka varā. Ne nauda, ne vara, ne izglītība, ne bauda. To nevar ne iedot, ne atgriezt. Tā ir Dieva dota un Dieva ņemta. Izvēloties svētību, mēs arī paši izvēlamies brīvību. Ja nav brīvības, tad nav arī cilvēka, nav tautas. Ir tikai vergi vai roboti. Mums katram ir dota šī brīvā izvēle, iespēja izvēlēties. Neviens mums nevar atņemt šo brīvās izvēles iespēju. Mēs to varam atdot tikai paši, no tās atsakoties. Vai mēs gribam izmantot Dieva doto brīvās izvēles iespēju un izvēlēties dzīvību, vai arī mēs gribam atteikties no šīs brīvās izvēles iespējas un pielikt punktu savai tautai? Ja mēs, kā tauta, spējam piecelties no gultām un spējam veikt šo brīvo izvēli, izvēloties jaunu sākumu beigu vietā, tad mums ir jāpieņem arī jauna derība. Jauna derība par to, kā dzīvot tālāk. Un jauna derība sākas ar treknas svītras novilkšanu. Jauna derība sākas arī ar tautas grēku nožēlu. Piedodot, kam jāpiedod, lūdzot piedošanu, kam tā jālūdz, atstājot pagātni pagātnē un ejot uz priekšu, visi kopā. Pārstājot, apzagt savu valsti un maksājot nodokļus, pārstājot, skatīties uz citiem, bet sākot ar sevi, ar savu namu, celt jaunu Latviju. Un es beigšu ar Dieva vārdiem. Es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlei svētību un lāstu, dzīvību un nāvi. Tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Verhofstadts, kurš bija savulaik Beļģijas premjerministrs un Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāts, sacīdams: Eiropa, kas sastāv no nācijām, ir pagātnes relikts. Nākotnes Eiropa un Eiropas Savienība būs postnacionāla. Izrādās, ka globālajai pasaulē nevajag tautas, nevajag nācijas un arī pat ne valstis. Mums stāsta, ka Latvija ir veiksmes stāsts. Varbūt, ka tas ir veiksmes stāsts Eiropas Savienībai un valdībai, bet diemžēl ne tautai. Jo kāpēc gan cilvēki turpina bēgt no tās? Tāpēc, ka jaunajā, globālajā pasaulē norisinās arī jauna veida karš. Ekonomiskais, informatīvais un vērtību karš. Un katrā karā ir posts un bēgļi. Latvijā izpostīta lauksaimniecība, rūpniecība, zvejniecība un ekonomiskie bēgļi, kuri skaits pārsniedz Otrajā pasaules karā zudušo skaitu. The Guardian 2003. gada 13. oktobrī rakstīja šādi:
Gadsimtu garumā iekarotāju armiju laupīšana bija kara normāla sastāvdaļa. Mūsdienās mēs nepieļaujam armijām plosīties laupījumu dēļ. Mēs atstājam laupīšanu vīriem uzvalkos, un mēs to nesaucam vairs par laupīšanu. Mēs to saucam par ekonomisko attīstību. Citādi beigas. Kā mājas darbu es iesaku visiem izlasīt Džona Perkinsa grāmatu Ekonomiskās slepkavas grēksūdzi. Ir iznācis jau 2 reizes, apsolu izlasīsiet 2 vakaros. Atcerēsimies, mums ir ne tikai tiesības būt brīviem, mums ir arī pienākums būt brīviem. Pienākums būt brīviem. Par brīvību ir jācīnās vienmēr, nav jācīnās tikai par verdzību. Cīņā par garīgu brīvību ir jābalstās ticībā un vienotībā ar mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Viņš saka, ja jūs pastāvēsiet manā mācībā, jūs pazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Lai Dievs jūs visus svētī.